Nāve taisnā pozīcijā. Kad izkrīt nāves kārts taisnā pozīcijā, tas nenozīmē neko biedējošu, kā varētu šķist pirmajā brīdī. Gluži pretēji, jaunais gads tev solās būt par pārmaiņām, atbrīvošanos no vecā un vietas radīšanu jaunajam. Tas būs kā svaigs sākums, kurā tu pārskati savu dzīvi un atbrīvojies no visa, kas tevi vairs nepadara laimīgu vai nav tev noderīgs. Attiecībās šī kārts nozīmē transformāciju. Ja esi attiecībās, iespējams jums būs jāpārskata savas saiknes pamatprincipi. Tas nenozīmē attiecību beigas, bet gan to, ka vecie paradumi vai problēmas tiks aizstātas ar jaunu pieeju. Ja jūs abi būsiet gatavi strādāt pie izmaiņām, attiecības var kļūt stiprākas. Ja esi viena, šis ir gads, kad vari atbrīvoties no vecām cerībām vai ieradumiem, kas kavējuši tevi atvērties jaunām iespējām. Jaunais gads var ienest jaunas, pilnīgi negaidītas attiecības. Darba un finanšu jomā nāves kārts simbolizē lielas pārmaiņas. Tas varētu nozīmēt esoša darba noslēgumu vai pat pilnīgi jauna ceļa sākumu. Lai arī sākumā pārmaiņas var šķist izaicinošas, tās nesīs pozitīvu rezultātu, ja būsi gatava tām pielāgoties. Finansiāli tas var nozīmēt nepieciešamību pārskatīt savu pieeju tēriņiem vai ieguldījumiem, lai radītu stabilāku pamatu nākotnē. Un zini, nāve atgādina, ka dzīve ir kā pavasaris. Lai uzplauktu jauni ziedi, vecajam jāatkāpjas. Tāpēc uztver pārmaiņas kā iespēju un nebaidies ļauties tam, kas nāk tavā dzīvē. Nāve apgrieztā pozīcijā. Kad nāves kārts izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads varētu būt par pretošanos pārmaiņām. Tas var norādīt, ka tu, iespējams, piečeries vecajam vai baidies atlaist to, kas tev vairs nesniedz laimi vai progresu. Attiecībās šī kārts var norādīt uz situācijām, kurās pārmaiņas ir nepieciešamas, bet viena no pusēm tās kavē. Ja esi attiecībās, iespējams, tev vai partnerim būs grūti pieņemt jaunu pieeju vai atrisināt vecās problēmas. Tas var radīt stagnāciju vai pat spriedzi, ja abi nav gatavi mainīties. Ja esi viena, apgrieztā nāve aicina izvērtēt, vai neesi pārāk pieķērusies pagātnes attiecībām vai cerībām, kas tevi kavē atvērties jaunām iespējām. Darba un finanšu jomā šī kārts brīdina par kavēšanos vai stagnāciju, jo tu iespējams nevēlies atlaist vecas metodes vai projektus, kas vairs nesniedz rezultātus. Tas var būt laiks, kad tev jāpārdomā savi mērķi un jāpārkāp pāri komforta zonai. Finansiāli esi piesardzīga ar tēriņiem un nepiesārņo savus plānus ar veciem risinājumiem, kas jau ir pierādījuši savu neefektivitāti. Un atceries, apgrieztā nāve tev saka, ka pārmaiņas notiek neatkarīgi no tā, vai mēs tās pieņemam. Tāpēc, ja šķiet, ka dzīve ir kā aizsērējusi upe, varbūt ir laiks tīrīt gultni, lai atkal rastos plūsma. Kā saka, nav nekā pastāvīgāk par pārmaiņām, tāpēc pieņem tās un skaties uz priekšu.